Konference Mājoklis jau 3. gadu pulcē kopā tos, kuru vērtība ir labi pārvaldīti un sakopti mājokļi. Šī gada konferences tēma ir sadarbība. Sadarbība starp dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekiem, sadarbība starp mājokļu politikas veidotājiem un pārvaldniekiem. Tā ir sadarbība jebkurā posmā, kas ir svarīga ikvienam, lai lietas notiktu un risinātos. Nozīmīgs notikums šī gada konferencē bija sakoptākā pagalma konkursa balvas pasniegšana. Tas parādīja, cik cilvēkiem ir svarīgi dzīvot sakoptā vidē un parādīt un lepoties ar savu īpašumu. Man ļoti patika tās emocijas, kas valdīja konkursantu vidū, kur mēs apbalvojām cilvēkus, un viņos bija tik milzuma daudz emociju, un tie bija tie viņa darba augļi. Tā iniciatīvai ir jānāk no kopības, ja ir tā vēlme dzīvot sakārtotā vidē, tad tikai kopība var to iniciatīvu veidot, uzsākt. Šī gada konkursu mēs varētu raksturot, ja pagājušajā gadā mēs bijām aizbraukuši līdz pat Liepājas pusē, tad šogad mēs bijām aizbraukuši līdz Rēzeknei. Un tad, protams, ir Rīga un Rīgai apkārt. Mēs izvēlējāmies tādu punktu sistēmu, kur katrs žūrijas loceklis neatkarīgi viens no otra, vispār viens otram nezinot, salika pēc galvenajiem kritērijiem punktus. Tas viss tiek sasumēts kopā un ir skaidrs uzvarētājs un 2. un 3. vieta. Viens nav darītājs, to es arī teicu, saņemot šo balvu. Un, protams, ka šajā brīdī man gribās pateikt paldies Smiltenāju mājas kopienai. Mēs tiešām veidojamies kā kopiena. Mums ir sava biedrība, apsaimniekošanas biedrība. Mēs paši apsaimniekojam un paši saprotam, ka mums pašiem ir jādarbojas. Iziet talkā 5 cilvēki, tad nākošreiz jau piedalās vēl kāds. Un saprot, ka, ja kaut ko daram, tad arī viss notiek. Un tajā brīdī, kad mēs to sajūtam, mēs jau veidojamies tāda jauka un sadarbīga, kopiena. Konference un konkurss vairs nav atdalami viens no otra, jo katrs papildina. No vienas puses nāk likumdevē, nāk cilvēki, kuri darbojas pie tādam globālam un būtiskam pārmaiņam, kuras mēs visi varam izmantot, katrs kā sabiedrības loceklis, bet no otras puses mēs redzam to sniegumu, kurš nāk no pašiem cilvēkiem. Ja tu pats par sevi neparūpēsies, diez vai kāds cits par tevi parūpēsies, kad tur normatīvi akti nebūtu, cik labs nebūtu regulējums, cik tur daudz atbalsta programmu nebūtu, tikai, ja tu pats izsaki vēlmi un izdari pirmo soli, tikai tad kaut kas sanāk. Paši aktuālākie jautājumi, manuprāt, vienmēr saistās ar pārvaldnieka profesijas prestižu. Tas ir numur 1. Otrs ir pārvaldnieku izglītība, ka pārvaldnieki nemitīgi attīstās un iet uz priekšu savā izaugsmē. Un 3. ir likumdošana. Un lai tie, kas sēž Rīgā, kas sēž kabinetos, saprot tās problēmas, kas notiek laukos, kas notiek reģionos, kur tirgus, piemēram, nav tik pārsātināts, kur pārvaldnieku nav tik daudz, lai saprastu šīs visas nianses, kas ir gan Latvijas pašā sirdī, tātad Rīgā un arī reģionos. Mēs saglabājam tādu ļoti svarīgu pēctiecību. Ja 2 gadus atpakaļ pie mums ciemos bija igauņu kolēģi, tad šogad ir bijuši mūsu kolēģi no Lietuvas un no Ungārijas, jo vienmēr kāds no ārpuses ir ļoti būtiski, lai zinātu, kur mēs virzamies, vai mēs to darām veiksmīgi, un vai mums ir panākumi, vai tie neesot. Man liekas, ka viņi gan ir, bet tad, kad tu saņem to novērtējumu no malas, no citiem kolēģiem, tad gan ir prieks par padarīto darbu. Ir ļoti svarīgi, kad likumdevēji arī saprot to, ka šī ir nozare, ar kuru jāstrādā vēl ļoti daudz. Un vienmēr ir ļoti labi apzināties, ka mums arī blakus kaimiņos ir lieliskas pieredzes, kurām mēs varam sekot un kuras mēs varam tiešām arī izmantot un iedzīvināt savā valstī, savā nozarē, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nozarē. Es īstenībā pati ļoti iedvesmos, un es atkal saku, ka es nākošā reizē noteikti vedīšu vēl vairāk cilvēkus sev līdzi, un man bija prieks redzēt arī šeit vairāk cilvēkus no Gulbenes novada. Galvenais izaicinājums šobrīd mājokļu politikas jomā ir skaidra normatīvā regulējuma trūkums. Tā ir lieta, ko iezīmē gan pārvaldnieki, gan dzīvokļu īpašnieki. Tāpēc ir svarīgi, ka ir konference, kurā mēs varam sanākt kopā un sasēdināt pie galda, pie viena galda, gan mājokļu politikas veidotājs, gan pārvaldniekus, gan dzīvokļu īpašniekus ar vienu mērķi. Atrast risinājumu labākai pārvaldībai. Un ir svarīgi šobrīd atjaunot mājas, kā arī turpmāk
darīt visu iespējamo, lai mūsu vide kļūtu sakoptāka, mājokļi renovēti ātrāk un mēs dzīvotu un būtu priecīgi par sakārtotu vidi apkārt.